Labdien! Šodien mēs gatavosim biezās beļģu vafeles ar āboliem ar piebildi fitnesa biezās beļģu vafeles. Kā jūs jau pamanījāt, tad ja nosaukumā figurē vārds fitnesa, tad tas ir aizvietojums tam, lai gari un plaši paskaidrotu, ka sastāvā būs noteikti olbaltumvielu proteīnu vai izolātu pulveris. Tātad šādi kārumi ir ar augstu olbaltumvielu saturu, maz tauku, maz lieko ogļhidrātu. Tie ogļhidrāti, kas ir lēni salikti, labi un mums vajadzīgi. Un produktus mēs izmantosim 90% no tiem ir iegādājami un pasūtāmi e-veikalā Veselīga uztura e-veikalā www.slaidavirtuve.lv. Izmantojot manu atlaižu kodu, jūs varat saņemt papildus atlaidi, piegāde ātra, operatīva un viss noteikti ar kvalitātes garantiju. Tātad, sastāvdaļas, ja jūs palaidīsiet garām video, zem video ir rakstīta recepte, rakstītā veidā. Un sākam. Pirmais, tātad, ko mēs izmantosim? Mums būs rīvēts ābols, uz rupjas rīves rīvēts ābols, eritritols, auzu klijas, samaltas miltu veidā, bet pievērsiet uzmanību. Auzu klijas, šīs ir īstas auzu klijas, ne granulētas. Granulētajām ir pavisam cits apstrādes process, pavisam cits glikēmiskais indeks, tas nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Eritritols, proteīns vai izolāts, olu baltums, ja jums nav, jūs varat vienkārši atdalīt dzeltenumus un dzeltenumus pēc tam izmantot citās vajadzībās. Mums ir zemesriekstu sviests bez cukura, mums ir kanēlis, cepamais pulveris. Nu, un pēc tam mēs ietaupīsim. Gatavosim biezajā vafeļu pannā. Ir tātad divu veidu biezo vafeļu pannas. Ir tādas, kur ir divas kvadrātveida formiņas un ir sirsniņa forma. Mums labāk patīk šī, jo manam bērnam labāk garšo tādas vafeles. Bet jūs varat izmantot to vafeļu pannu, kas jums ir pieejama. Un sākam. Pirmais, ar ko mēs sākam, mēs savienojam visas sausās sastāvdaļas. Tātad maltas auzu klijas, 40 grami. 40 grami proteīna pulveris vai izolāts, 40–50 grami eritritols, saldinātājs, kurš nepaceļ insulīnu līmeni un ir pilnīgi drošs arī diabētiķiem. Tas būs, es likšu teikaroti kanēli. Kanēlis ļoti labi sadar ar ābolu garšu, bet ja jums kaut kas ir pret kanēli, tad jūs varat arī, protams, viņu nelietot. Un 3 grami cepamais pulveris. 3 grami tā būs nepilna teikarota. Tātad sajaucam sausās sastāvdaļas. Rūpīgi sajaucam sausās sastāvdaļas un pakāpeniski pievienojam visu pārējo. Sāksim ar olu baltumu. Sajaucam viņu, var izmantot mikseri, var izmantot putojamo slotiņu, kā jums ērtāk. Pievienojam zemesriekstu sviestu. Un pašās beigās pievienosim rīvētos ābolus. Visu rūpīgi sajaucam viendabīgā masā, no kuras veidosies gardas, figūrai nekaitīgas, bet tieši ļoti noderīgas, biezās
beļģu vafeles. Un pievienojam tātad rīvētos ābolus. Rūpīgi sajaucam mīklu un dodamies sildīt vafeļu pannu. Mums ir uzsildīta vafeļu panna. Pirms pirmās vafeles cepšanas mazlietiņ ietaukosim ar kokosriekstu eļļu, bet to daram tikai pirms pirmās partijas, jo pēc tam nav vairs tādas nepieciešamības. Es izvēlos dezodorēto kokosriekstu eļļu bez kokosriekstiem raksturīgās garšas un smaržas. To arī var pasūtīt www.slaidavirtuve.lv un sākam cept mūsu vafeles. Apmaisam noteikti mīklu pirms katras likšanas. Izmantojam ēdamkaroti un ieklājam 2 ēdamkarotes masas. Cepam aptuveni 4 minūtes. Skatieties, lai nav par sausu, jo, kā jau es iepriekš esmu teikusi, proteīns viņš ir ļoti labs un derīgs mums, bet viņš arī ļoti, ļoti labi sausina visu, ko mēs gatavojam. Un mūsu pirmā vafele ir gatava. Nav pārcepta, nav sausa. Pasniegšanai mēs noformēsim vēl papildus mērcīti un ogas, lai būtu vēl sulīgāk un gardāk. Un turpinam gatavot. Un pēdējā mūsu vafele ir gatava. Tūlīt es jums pastāstīšu, cik maz kaloriju šis aromātiskais brīnums ir. Mēs vēl noformēsim. Pasniegšanai izmantosim grieķu jogurts, sajaukts ar saldinātāju. Tas varbūt arī kulinārijas piespiens sajaukts ar grieķu jogurtu un saldinātāju. Un noteikti vienmēr varat lietot klāt, pasniegt ar svaigām ogām. Es šajā gadījumā izmantošu sublimētas avenes. Viņas mazliet kontrastēs ar šī baltā krēma un vafeļu saldumu. Katra šī te lielā vafele ir 100 kalorijas, un lūk šeit uz šī šķīvīša 300 kaloriju brokastis, uzkoda vai galu galā vakariņas. Kāpēc ne? Baudiet! Labdien! Šodien mēs gatavosim biezās beļģu vafeles ar āboliem ar piebildi fitnesa biezās beļģu vafeles. Kā jūs jau pamanījāt, tad, ja nosaukumā figurē vārds fitnesa, tad tas ir aizvietojums tam, lai gari un plaši paskaidrotu, ka sastāvā būs noteikti olbaltumvielu proteīnu vai izolātu pulveris. Tātad šādi kārumi ir ar augstu olbaltumvielu saturu, maz tauku, maz lieko ogļhidrātu. Tie ogļhidrāti, kas ir lēni salikti, labi un mums vajadzīgi. Un produktus mēs izmantosim 90% no tiem ir iegādājami un pasūtāmi e-veikalā Veselīga uztura e-veikalā www.slaidavirtuve.lv. Izmantojot manu atlaižu kodu, jūs varat saņemt papildus atlaidi, piegāde ātra, operatīva un viss noteikti ar kvalitātes garantiju. Tātad, sastāvdaļas, ja jūs palaidīsiet garām video,
zem video ir rakstīta recepte, rakstītā veidā. Un sākam. Pirmais, tātad, ko mēs izmantosim? Mums būs rīvēts ābols, uz rupjas rīves rīvēts ābols, eritritols, auzu klijas, samaltas miltu veidā, bet pievērsiet uzmanību. Auzu klijas, šīs ir īstas auzu klijas, ne granulētas. Granulētajām ir pavisam cits apstrādes process, pavisam cits glikēmiskais indeks, tas nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Eritritols, proteīns vai izolāts, olu baltums, ja jums nav, jūs varat vienkārši atdalīt dzeltenumus un dzeltenumus pēc tam izmantot citās vajadzībās. Mums ir zemesriekstu sviests bez cukura, mums ir kanēlis, cepamais pulveris. Nu, un pēc tam mēs ietaupīsim. Gatavosim biezajā vafeļu pannā. Ir tātad divu veidu biezo vafeļu pannas. Ir tādas, kur ir divas kvadrātveida formiņas un ir sirsniņa forma. Mums labāk patīk šī, jo manam bērnam labāk garšo tādas vafeles. Bet jūs varat izmantot to vafeļu pannu, kas jums ir pieejama. Un sākam. Pirmais, ar ko mēs sākam, mēs savienojam visas sausās sastāvdaļas. Tātad maltas auzu klijas, 40 grami. 40 grami proteīna pulveris vai izolāts, 40–50 grami eritritols, saldinātājs, kurš nepaceļ insulīnu līmeni un ir pilnīgi drošs arī diabētiķiem. Tas būs, es likšu teikaroti kanēli. Kanēlis ļoti labi sadar ar ābolu garšu, bet, ja jums kaut kas ir pret kanēli, tad jūs varat arī, protams, viņu nelietot. Un 3 grami cepamais pulveris. 3 grami tā būs nepilna teikarotē. Tātad sajaucam sausās sastāvdaļas.